Sākotnēji pēc dzemdībām man gāja svars vienkārši tāpēc, ka es baroju ar krūti, bet šobrīd šīs ir pārgājis un vairs tas nestrādā. Svars stāv uz vietas. Man plānos ir viņu nomest un es gribu jūs paņemt līdzi ar mani, vai es to daru veselības dēļ. Nē, es to daru tīri ārienes dēļ. Es gribu izskatīties labi, jo es zinu, ka tas ir iespējams, jo pēc pirmā bērna piedzemdēšanas es izskatījos šādi 6 mēnešos. Manam dēlam bija 6 mēneši, un es izskatījos šādi. Šobrīd manam dēlam tūlīt būs 4 mēneši, un es izskatos šādi. Es darīšu tieši to pašu, ko darīju arī iepriekš, ievērošu bez cukura diētu. Mani šī brīža parametri ir šādi: krūtis, vēders un gurni. Un es gribu šādus parametrus. Tas ir mans pirmais tāds solītis. Protams, ka es sapņoju par tiem pašiem jaunības parametriem, kuri bija tur 90, 60, 90, kuri man nekad starp citu nebija. Pat, kad es biju ļoti, ļoti tieva, man vienmēr pakaļ bija, minimums 94 centimetri. Tāpēc es arī uz to netiecos. Es gribu vismaz gurnos 99. Tas jau, tajā momentā es jau būšu daudz maz jutīšos kā es.